Re, kur tev būs Eiropas projekts, jā, varēs tur ravēt tatāru salāts vai remontēt koka laipu 20 metru garumā, 20,000, jā, bet kāds visam tam sakarts ar rīdznieku interesēm? Nu, uz sekundi, uz minūti, ja iedomājamies, ka šī nauda nevis abstrakta Eiropas nauda, jā, ko dot faktiski 85% no šī projekta izmaksām, bet tā ir jūsu samaksātie nodokļi. Jebkurš rīdznieks, kuram pieder, teiksim, nekustamais īpašums Rīgas pašvaldības teritorijā, ar 15. februārī saņems tādu papīrīti, jā, no Finanšu departamentā, kur tiks smalki, sīki aprēķināts līdz pēdējiem centām, ja jūsu maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis, kurus maksāsiet Rīgas pašvaldībai. Un tagad iedomājieties, ja, ka šī nauda aizies, teiksim, jūsu nodoklis, lai kāds jūras dabas parkā pa 40,000 uzturētu vienu koka laipu 20 metru garumā. Nu, jūs varat salīdzināt, jā, to ieguldījumu ar atdevi. Manuprāt, tā ir visstigrākā rīdznieku naudas un Eiropas naudas izšķērdēšanā, kas arī nav nekāda vienkārši dieva dāvana. Ja? Tie ir tie paši nodokļi, ko Latvija iemaksā Eiropas budžeta, jā, pēc tam tā nauda atgriežas atpakaļ. Un šīs te laipas piemērs, jā, viņš ir ļoti raksturīgs. Vakar mēs nezinājām par to, cik izmaksāto un vai vispār tur ir paredzēta koka laipa. Šodien mēs zinām. Bet tie cipari labāk nebūtu zināmi, ja? Tad vienkāršāk būtu tai pašai koalīcijai spiest pogu pāri, ja, un atbalstīt līdzekļu piešķiršanu nekā tagad. Jo, jebkurš arī jūsu vēlētājs, ja, kad satiks jūs uz ielas, varēs pajautāt deputātu kungs vai kundzei, kāpēc jūs atbalstījat koka laipas uzbūvi pa 2,000 eiro kvadrātmetrs? Un ko jūs atbildēsiet? Tāpēc, ka Eiropas nauda, nē taču, tā ir rīdznieku nauda. Līdz ar to, kolēģi, nekad mūžā man nepacēl savas rokā atbalstīt šo projektu. Jā, es domāju, ka man pievienosies arī manas frakcijas deputāti. Es ļoti aicinu tomēr uzsākt taupīt rīdznieku naudu. Jo mēs arī parādīsim cilvēkiem, jā, kādiem mērķiem šobrīd tiek terēts. Tā skaitā arī Rīgas meža budžets un Rīgas pašvaldības budžets.